Labvakar! Mans vārds ir Danuta Grīnfelde, un es esmu skolotāja Muzejā un pētniecības centrā Latviešu pasaulē. Un šodien man ir tas gods stādīt jums priekšā mūsu šī vakara lektoru Ināru Antiņu. Es viņai esmu pielipusi tik tuvu tādēļ, lai mani arī varētu redzēt, ka es runāju. Jo maza draudzīga kompānija mēs esam šeit, muzejā, Berga bazārā, bet viena daļa skatītāju mums ir Facebookā. Un tos, kas mūs skatās Facebookā, es iedrošinu rakstīt savus jautājumus un komentārus un atsauksmes turpat Facebookā. Man būs klēpī dators, un tad, kad Ināra būs beigusi savu stāstījumu, tad es uzdošu arī jūsu jautājumus. Un pateikt dažus vārdus lekcijas sakarā gribēju, ka šonedēļ tieši ir atvērta visam svaiga jauna grāmata Augšbebri Latviešu ciems Sibīrijā, kuras autori Ināra Antiņa ir. Un mēs esam gatavi ļoti interesantai lekcijai, jo Ināra ir bijusi skolotāja Augšbebros, un līdz ar to viņai ir ļoti personīga iesaiste. Viņa pazīst daudz cilvēkus tādā ļoti, man šķiet, intensīvā veidā, intensīvā kontaktā, labi pazīst, un es esmu nedaudz palasījis grāmatu. Grāmata ļoti interesanta, jo daudzas tradīcijas detalizēti apraksta un sniedz gan vēstures ieskatu, gan arī stāstu par mūsdienām. Vairāk es neko neteikšu, ar interesi klausīšos un uzdošu beigās jautājumus. Lūdzu. Paldies. Paldies, ka uzaicinājāt. Man ir prieks būt šeit. Man vienmēr katru reizi ir prieks stāstīt par Sibīrijas latviešiem, jo tā man ir ļoti mīļa tēma, un es tiešām esmu priecīga, ka pēc visiem šiem daudziem gadiem tas viss mans sarakstītais ir pārtaps grāmatā. Jo es uz Bebriem aizbraucu 2001. gadā un aizbraucu skaidri zinot, ka es rakstīšu grāmatu. Man bija tāds uzstādījums, un to es arī izdarīju. Es rakstīju es pirms tam gadu biju nodzīvojis Amerikā, un es ļoti daudz rakstīju laikam par to, kā man tur klājās, sūtīju fotogrāfijas. Mans grāmatas formāts bija manas dienas grāmatas un to cilvēku, kuri tur dzīvoja, kurus es satiku, viņu stāsti. To es visu rūpīgi sarakstīju, atbraucu uz Latviju, satiku šeit Latvijā vēl cilvēkus, kuri ir pārcēlušies no Augšbebriem uz šejieni. Ļoti daudz runāju Robertu Ķīli, jo Roberts Ķīlis 96. un 97. gadā dzīvoja Augšbebros un veica savus pētījumus savam Oksfordas darbam. Viņš pētīja Augšbebru ļaužu to sociālo vidi un to viņu dzīves stilu. Un tas viņa pētījums bija ļoti labs. Bebru ļaudis gan to nav lasījuši, jo bebru ļaudis nemaz neapjauta, cik ļoti viņi atvērās Robertam Ķīlim. Viņš par viņu dzīvi, privāto dzīvi zināja vairāk nekā jebkurš ciemā. Viņš bija profesionāls intervētājs. Viņš man deva arī ļoti labus padomus, un viņš man deva arī brīnišķīgus materiālus, un tad to grāmatu es neizdevu. Tad tas vēl kaut kad par šiem gadiem, bet kādus pēdējos 3 gadus, varbūt pirms kādiem 5 gadiem, radās ideja, ka tomēr ir jāpabeidz šito lietu. Kurš tad to izdarīs? Es esmu materiāls savākus, man ir vēl intervijas un vēl. Un to visu jāsaliek kopā, jo ciems tā pamazām šķīst laukā. Ir jāsaglabā tās liecības, lai tās kādam tā arī tapa grāmatu. Bet šobrīd mēs jau te runājām mazliet pašā sākumā par to, ka es esmu ļoti daudzās auditorijās runājusi par Augšbebriem. Un ļoti bieži ir tā, ka tad, kad ir stāsts par Sibīrijas latviešiem, tad tas, ja saka Sibīrijas latvieši, tad cilvēki Latvijā to uztver kā to skaudro notikumu, kas bija saistīts ar izsūtīšanu. Un, kā teica vēsturnieks Toms Cikuts, kurš, manuprāt, ir Latvijā viens no zinošākajiem cilvēkiem par latviešiem Krievijā, jo tas pārdzīvojums ir bijis tik ļoti smags, ka ir palicis ļoti ilgi mūsu atmiņās. Šodien mēs darīsim tā, ka es mazliet ieskicēšu vispār, kā tā Krievijas dzīve, kā latvietis uz Krieviju nokļuva, pavisam nedaudz. Un mums ir 3 video, kuros jūs varētu tad redzēt Augšbebru dzīvi, vai kāds no šiem cilvēkiem ir bijis Augšbebros, vai Sibīrijas kādā vietā, vai kādā ģerevņā, kā viņi saka, ģerevne. Augšbebros latviešu valodā nav vārda ciems, viņi saka ģerevne. Un viņi saka, viņi nezina, kas ir virtuve. Un viņi nezina, ka mērce ir tā pati zoste un citas lietas, vai nav vārda slimnīca, bet ir boļņica.
no krievu valodas, jo viņi aizbrauca bez slimnīcas. Valoda ir ļoti, tagad pēdējos gados ir mainīta. Jā, un tad mēs arī paskatīsimies, bet vēsturnieki iedala to latviešu nokļūšanu Sibīrijā iedala tādās 3 lielās grupās. Tā pirmā ir tā, pie kuras ir pieskaitāmi augšbebri. Tā ir zemes meklējumi. No 850. līdz apmēram 915. gadam skaitot, uzskata, ka Krievijā šiem latviešu, kas ir devušies bēgļu gaitās. Daudzi no viņiem atgriežas vēlāk, tur ir kāda likumdošana, kas palīdz savstarpēji starp valstīm, ka tie cilvēki var atgriezties atpakaļ. Nu, un tad pēdējais ir izsūtījums, par ko es jums runāju. Tā arī ir pietiekami liela grupa, abām reizēm ir kādi 57,5 tūkstoši, kuri ir izsūtīti un kuri arī liela daļa tur ir palikuši, miruši vai arī kuru pēcteči ir palikuši Krievijā. Cik šobrīd Krievijā ir latvieši, ir ļoti grūti pateikt. Tie varētu būt 13-15 tūkstoši, ja nav cilvēki neuzrāda savu tautu. Tas arī nav nekur prasīts, lai tu pasē vai kaut kur uzrādītu, ja tu vēlies, tu vari rakstīt. Un tāda skaitīšana vienkārši nenotiek. Tas ir tādas aplēses, ka apmēram tā varētu būt iespējams vairāk. Jo latviešu biedrības Krievijā joprojām ir un tās ir stipras. Runājot par to iespējamo izbraukšanu uz kaut kur ārpus šīs šobrīd esošās Latvijas teritorijas no Kurzemes vai Vidzemes guberņām. Tā pirmā izbraukšana bija, vēlēšanās izbraukt bija diezgan uz Dienvidkrieviju, ja. Viņiem tur dos zemi, maksās pārcelšanās naudas un var braukt projām. Un viņi tagad tur visi ir sakūdījušies un visi ir gatavi uzreiz kaut kur braukt. Un pēkšņi viņiem tur dos zemi, maksās pārcelšanās naudas. Un beigās izrādās, ka, ja jautā kādam, uz kuriem brauks, neviens nezin, tā vieta nav nosaukta, kas to teica, tad lai to visu nemieru kaut kā tos cilvēkus, kas tur ir gatavi jau rītdien braukt projām, lai viņus tā kā mišķi nomierināt, tad dažus apcietina, un tad tajos protokolos prasa, kur jūs to dzirdējāt, ko Ogūs stāstīja, un uz kurieni brauks, nezinu, uz kurieni brauks, bet vēsturnieki šo piefiksē kā pirmo centienu kaut kur meklēt, kur palikt, jo tas zemnieks, kurš šeit dzīvo, viņš ir pārapdzīvotā vietā, viņam nav iespējas nopelnīt arī tad, ja viņš ir ļoti čakls. Viņš meklē kādu labāku vietu, kur viņš varētu sākt savu dzīvi. Un tad nākamā iespējamās labākās vietas meklējumos cilvēki brauc uz Jēsku, kas ir tā kā arī Dienvidkrievija, Kaspijas jūras tur. Un tie nebija zemnieki, tie nebija zemes meklētāji, tie bija amatnieki, viņi bija bišķi pārtikušāki, un viņi brauc uz turieni, jo Jēska bija izsludināta kā nākamā ostas pilsēta. Kad kā attīstīs ostu, viņi brauc uzcēla mājas ar domu, ka viņi cels mājas, un tur varēs izīrēt vēlāk tiem cilvēkiem. 851. gadā aizbrauca dažas ģimenes, pēc 4 gadiem tur jau bija 70 ģimenes kopā, bet šī pilsēta neizveidojās par nekādu centru, viņi sacēla tās mājas, vēlāk tur nolika kādus sargus un brauca uz zemēm taisīt tās savas tās kolonijās un nodarboties ar lauksaimniecību. Vēlāk atkal pārcēlās uz citi, daudz pārcēlās uz Novgorodu, un tur bija arī tādas ļoti stipras latviešu kolonijas un tāda Kantavas kolonija, kas ļoti ilgi un ļoti labi darbojās. Bet šeit bija arī tas stāsts, kad mēs nonāksim pie Sibīrijas, kas bija ar Jēskas gadījumā aizbrauc viens latvietis, tātad pilnīgi citi klimatiskie apstākļi. Tev ir jāiemācās visu darīt pavisam citādi. Viņi tur raksta, tik grūta dzīve. Lai tu dabūtu ūdeni un izrakt aktu, tev jāieliek 7 grodus, tas ir milzīgs dziļums, un tās prasmes viņiem pietiekams tur nebija, lai viņi saimniekot.
Kas attiecas uz Krieviju, uz Sibīriju, tad pirmie Sibīrijā, pirmie ir ciemā Riškovi. Noteikti tāds ciems ir dzirdēts, vēsturnieks strīdās par to, no kurienes ir cēlies nosaukums. Riškovi, tā kā Krievu vēsturnieki un visi vienojās, ka tas ir no Rīgas vārda. Riškovi dibināta 801. gadā, atrodas apmēram 250 km no Omskas, joprojām tur dzīvo dažādu tautību cilvēku, ciems ir dzīvs un vesels. Un tur tajā vietā vienkārši ieveda izsūtītos, notiesātos. Tātad no visām Krievijas guberņām, kur bija tātad gan somi, gan igauni, gan latvieši, tie, kas bija kaut ko sliktu darījuši, kā uz cietumu veda uz Riškovu. Ieveda mežā un teica, tagad jums ir jāizdzīvo, jums ir jāuztaisa zemnīca, jums ir, kā paši izdzīvosiet, tā būs. Tur nav neviena sarga. Es biju iedomājusies, kad aizsūta, no Latvijas aizsūtīja, tie bija tie Vidzemes nemiernieki, kurus aizsūtīja vēlāk. Tie, man liekas, ir tādi, salīdzinot ar visiem citiem, kuri bija zagļi, slepkavas, laupītāji, kur nekur ar viņiem netika galā tajās zemēs. Viņus aizved uz turieni, un viņi tur dzīvoja ļoti bēdīgi, vieta bija slikta, viņiem klājās grūti, iejaucās luterāņu baznīcu un teica, ka šitā tā lieta neies. Sadalīja to ciemu pēc tautu, jo viņi arī savstarpēji nesapratās nacionāli, sadalīja to ciemu pa atsevišķiem ciemiem, un tā arī izveidojās Rīgas ciems, un tad tur igauni dzīvoja Narvā, un vēl, tā kā atsevišķi, un somi dzīvoja atsevišķi. Un tad vēlāk no šiem ciemiem, piemēram, zināmais, populārākais, manuprāt, savulaik bija Lejas Bulāna tāds ciems, arī grāmata ir un filmas ir par šo ciemu. Šobrīd jau laikam diezgan bēdīgā stāvoklī, vēl pirms kādiem gadiem bija 35 iedzīvotāji tur, bet ļoti liels ciems tas bija. Un tad sākās tā iespēja, ka lūk, šie iepriekšēji, tātad šis 801. gads, tas ir valdības organizēts izsūtīšanas pasākums. Tie iepriekšējie brauc paši. Bet tad, kad mēs nonākam pie šiem te augšbebru cilvēkiem un līdzīgām kolonijām, tad tas ir tāds oficiāls pasākums, kā vara, tātad kroņa vara šiem cilvēkiem dod iespēju izbraukt. Tur ir ļoti stingri noteikumi. Es pēc Sibīrijas augšbebru cilvēku stāstiem, ko viņi stāsta šodien, tad man radās priekšstats, ka tas bija viens latvietis, kurš paņēma aizbāzēs jostas cirvīti, gāju kājām vai brauca ar zirgu, gadu, pusotru, pa ceļam piestrādāja, kamēr nokļuva kaut kādā vietā, kur varēja ņemt zemi, cik grib. Tas ir tas teksts, ko viņi lieto bieži. Tā nebija. Tā bija ļoti stingri kontrolēta sistēma. Tad, kad pēc dzimbūšanas atcelšanas no sākuma tie cilvēki, viņi varēja tajā savā pagasta robežās, tad viņi varēja braukt ārpusē, viņi varēja braukt uz pilsētu. Pamazām tie likumi mainījās līdz 1863. gadā, viņiem izdeva īpašas pases, un tad sākās 880. Un tad vēlāk sākās tāda sistēmiska tā izbraukšana, jo neviens nebija ieinteresēts, lai tāds zemnieks no Nīcas un Vārtas, kas ir augšbebru cilvēki, viņš sakrāmētu somu, aizbrauktu uz Sibīriju, sastaptos ar apstākļiem, kuriem viņš nav gatavs, un tad viņš kur palikt, viņš nāk atkal atpakaļ, tās būs lielas jukas un neviens ar to galā netiktu. Tāpēc cilvēkam, kurš izbrauca, bija jāpierāda, ka viņam ir pietiekami līdzekļi kaut kādi, lai viņš varētu aizbraukt, viņam bija jāpierāda, ka viņam ir prasmes sākt pašam savu dzīvi, ka viņš ir tiešām motivēts uz turiem braukt, jāpierāda, ka viņam tur pretī ir kāds, kas viņu paņem. Šī sistēma bija tāda, ka tātad tam cilvēkam bija tika izveidota tāda speciāla komisija, kura skatīja šos jautājumus. Cilvēkam bija jāiesniedz iesniegums. Tajā likumā arī bija noteikts, ka pagastam ir ar šiem iesniegumiem jāpalīdz. Vēsturnieks saka, ka vienam latviešu zemniekam sagatavot tos dokumentus, kas bija no šodienas viedokļa skatoties niecīgi, bet tas bija ļoti sarežģīti. Jo arhīvā ir ļoti daudz materiālus, es esmu redzējis, kuri parakstīts 3 krustiņiem, tad cilvēks ne ar ko tādu nebija saskāries. Bija arī tādi iesniegumi, kur ir piemēram 105 cilvēki no Gavriezes, viņi iesniedz 105 cilvēku vienlaicīgi uz vienas lapas, ka viņi vēlas izbraukt uz Krieviju. Un tad tajā Krievijā tā sistēma, tātad pirmkārt neviens negāja kājām brauc ar vilcienu, jo vilciens jau bija. Krievijā bija tādi punkti, kur bija tādi pārsēšanās punkti, tu aizbrauc, piemēram, tā kā uz augšbebras gadījumā, tu aizbrauc līdz Omskai. Omskā ir tur
medicīniskā palīdzība, tu vari dabūt lētu ēdienu, lētāku ēdienu, tu vari padzīvot kādu laiku, līdz tu saproti, uz kurien tu iesi. Un tur ir arī tādi cilvēki, kuri sagatavoja tās vietas, vismaz piedāvāja, kur tu vari, kurā vietā. Tie bija speciāli tādi cilvēki, arī bija dokumenti, kas izdoti, bija tāda brošūriņa ļoti populāra, kur speciāli izdeva cilvēkiem, lai viņi saprastu, kā uz kaut kurien uz Krieviju nokļūt, kāds ir tas ceļš, lai uz turien varētu. Un tas bija tik populāri, ka viņiem bija jātaisa jaunu un jaunu metienu šīm te brošūriņām, kur bija rādīti ceļi, stacijas, uz kuriem viņi tur varētu tikt. Un tādā veidā tad gala beigās viņa nonāca vietā, kā piemēram Augšbebri, kas bija laba vieta. Tur bija tāds zemes trīsstūris starp upēm, ūdens bija. Pilnīgākā, teiktu, lidastante aklā mežā. Ir saglabājies viens stāsts par to, kā viņa aizbrauca, ka tu brauc ar zirgu, ka tev krīt nost rata riteņi, tu cērt to pamežu, kas tur ir pirms tam tajā lielajā mežā ir bijis ugunsgrēks, ir izaudzis pamežs, tev ir jānocērt ceļu vispār, lai tu iebrauktu. Un tad tev ir jāsāk uzcelt zemnīcu un kaut kādā veidā jāsāk dzīvot. Jā, tajā ieteikumā, valdības ieteikumā, viņi tātad tajā kroņa ieteikumā, viņiem ir, ka viņiem ir ieteikts iebraukt, un patiesībā atļauj iebraukt no 1. maija līdz 15. augustam. Es iedomājos, ja cilvēks iebrauc Augšbebros 15. vietā, 15. augustā, es biju septembra vidū, tur jau sāk sniegt sniegs, ko viņš var izdarīt? Viņš tur zemnīcu nevar uzcelt, lai viņš varētu kaut kādā veidā pārdzīvot. Bet arī, tad, kad tie pirmie bija aizbraukuši, tad jau kaut kādas saites bija, un tas ciems neizveidojās vienā dienā aizbrauc. Pirmie bebrnieki stāsta, ka 3 saimes aizbrauca, tad pēc tam vēl kāds cits aizbrauca, vēlāk. Un tad viņi, tas galvenais mērķis ir tās 15 desmitīnas zemes, ko katram ieceļotājām dod no kroņa zemes. Un tas bija tā lielā vilkme. Un tā 1897. gadā ir datēta Augšbebri. Tas atrodas šobrīd Tāras rajonā. Un tajā teritorijā tika nodibinātas 16 saimniecības, Augšbebra lielākā ar 58 saimniecībām fiksēts. Tas nozīmē, ka viņi jau tur bija pirms tā oficiālās ciema pasludināšanas gada iebraukuši jau ātrāk. Citās kolonijās mazākā kolonija ir 5 saimniecības. Un tagad es lūkšu to filmiņu par Augšbebru. Tā filmiņa ir uzņemta pirms 22 gadiem, un tur jūs redzēsiet brīnišķīgus Augšbebru cilvēkus, kuri stāsta par latvietību un dzīvi. Filma ir uzņēmusi Valmieras televīzija, tā kā es tur strādāju, tad viņi atbrauca ciemos un uztaisīja 3 dokumentālas filmas. Un šeit ir salikts kopā tāds grāmatas prezentācijai tāds neliels vēstījums. Slaime sāka būt. Viņu vairs zemes tu nedēļu viņiem. Un te bija atbraukuši 3 saimes iepriekš, kādas, ko es nezinu. Tie aizrakstīja, kad lai brauc uz šeiteni, ka te zemi var ņemt cik gribu un apstrādāt to zemi. Šeit zem laikos tas bija. Atbrauc un atvā mežā un sāka dzīvot, jo visi
Krēvišķi, tad jau nebija, jo ar cīriem, ar zāģīt, ar roku zāģīt, tīrīju laukus un taisīju un sāka dzīvot. Viņi zināja, ka te brīva zemi. Viņi nepabaidījās, ka viņas ir brīvā. Viņi gribēja, būt tā kā sen. Tad jau sākās, tad kolektīvizācija, to vajadzēja visiem iet ģeraunē, dzīvot. Ar kūtariem, dzīvoja pa viens redām. Un visu dzīvo, vajadzīgi. Un tās mājas, un tās vecās mājas, viss ir pārvērts no veselās. Senākiem mēs vien runājam mums ciemā. Jo, ja kā ģimeni iebrauc Krievi, tad viņi tomēr iemācījās to latviešu valodu. No sākuma te neviena ne Krievu, ne citu nāciju nebija, tikai vienīgi latvieši. Vai, ja no kuru kāda ģeraunis gribēja, paņemt tur meitu vai puiši, kādu krieveni, vai tādu jau, kā teikt, visu ģēniju. Ja tie vecie atmiņas, Un tie jaunie tos bērnus tik mācās ko krieviski. Viena no Augušpēku jaunās paudzes cilvēkiem, kur savā ģimenē cenšas saglabāt latviešu valodu, ir Olga un Sergejs Beigs. Olga vada arī autorisko parīksmi. Mēs ģimenē, manu papu, mums vectēvs, vecmāma visu runā latviski. Un tā mums mājās savu vien latviski izrunāja. Es jau augu tad vēl uz ielas runāju. Tikai latviski runāju. Mājās mums sarunāju, latviešu valodu. Dzīvonis rakstos latviski, tad ir dzīvumā. Ir labi, kad brauc mums skolotāji. tik atceru mani pārpašas gadu. Klubā ir dziesmas latviešu pastāvīgi dziedāts, latviešu tradīcijas ir kādi loptas, un es domāju, ka tāpēc mums ir saglabājuši tos jau šīm dienām. Tradīcijas noteikti jau tiks saglabāts, un viņi tādā ir auga. Bet valoda aizies līdz ar vecajiem cilvēkiem. Bet es domāju, ka tas pozitīvais, ko dara tie cilvēki, kuri brauc šeit, un tie cilvēki, kuri palīdz visādi, un man bija uzsver to sākumu, ir tas, ka tiem jauniem dod to atzīmi, tiem jauniem, ka viņi sevi pieskaitīgi latviešiem, kad ir kaut kur cilvēki, kas par viņiem domā un saka, ka viņi ir sabiedrīgi. Viņi paši Latvijas saka, ka mazāk, tā ir. Šeit ir Latvija, šeit ir Makrauka, šeit ir mūsu tevu dzimtene, jo šeit ir Latvija, šeit ir Makrauka, šeit ir mūsu tevu dzimtene, augstu kalniņā. Jā, tur bija tā dziedātāja, brīnišķīgā Ermīna Akīmova. Viņa ir no Bārtas, viņas vecāki ir iebraukuši. Vecā māte iebraukusi, un Ermīna Akīmova man intervijā saka, mana vecā māte vispār nevienu krievu dziesmu nezināja, viņa valodu nezināja, tur dzīvojot. Un viņa ir tāds labs piemērs, kā tie cilvēki pa kolonijām ceļoja, jo Krievijā līdz 15. gadam bija 415 latviešu kolonijas. 415. Tas ir milzīgs cipars.
Un, teiksim, tā kā es teicu, tajā taras apgabalā bija 16, augšbebra lielākā, tad blakus ir tāda, kur joprojām ir tāds, 2 vietas ir saglabājušās līdz mūsdienām, augšbebri un blakus esošā Kurzemes ozolaine. Augšbebri krieviski bieži sauc par Bobrovku, un to Bobrovku pārveidoja, tāpēc, ka bija arī ciems lejasbebri, lejasbebri kādos 70. gados pajuka, un tad oficiāli augšbebri kļuva par Bobrovku, par bebriem vienkārši. Un Kurzemes ozolaina arī apmēram ir tikpat liels ciems kā augšbebri un ir joprojām dzīvesveika un vesela, bet tajā brīdī, kad kaut kas nojūka citiem ciemiem, un šī Ermīna, viņa dzīvoja tādā ciemā, kas atrodas no augšbebriem šobrīd esošiem apmēram 100 km attālumā, to ciemu sauc Lievī Kutis, un tur bija tikai 6 ģimenes. No starp tām ģimenēm bija arī viņu radi, tā kā 3 vismaz bija radu ģimenes. Un Ermīnas Akīmovas mazdēls šobrīd no 2006. gada dzīvo Latvijā. Un viņš atbrauc uz augstskolu, kad es mācījos, viņš bija 12 gadus vecs, un es viņam piedāvāju, lai viņš brauc uz Latviju mācīties. Es gāju pie Mārča Auziņa lūgt, lai iedod viņam brīvā, jo viņš nevar samaksāt. Un Artūram bija izcila zināšanas. Viņš beidz ar sudraba medaļas skolu, un viņš ir matemātikā ļoti, ļoti stiprs, un viņš mācījās fizmatos šeit. Un viņš dabūja arī stipendiju, ko viņam maksāja, un tad viņš varēja labi dzīvot. Krievijas presē tajā pusē bija ļoti liela interese par viņu. Un tad, kad viņš pabeidza augstskolas pirmo pakāpi, tad Mārcis Auziņš aizsūtīja uz tos ciemu, kas ir kaimiņu ciems augšbebriem, kur Artūrs mācījās, pateicības rakstu par Artūra labu sagatavošanu mācībām šeit Latvijā. Un es vienmēr saku, un grāmatā arī rakstīju, ka neviena ārlietu ministrijas darbinieks, neviens dokuments nav tik labi uzlabojis attiecības ar šo ciemu, kā šis vienkāršais viens pateicības raksts, kur nolasīja skolas sapulcē, kurš tagad ir pierāmēts pie sienas, un viņi tiešām ļoti lepojas, jo tas ir pirmais gadījums, ka viņu skolnieks ir izbraucis ārpusē, ārzemēs mācīties, viņš ir te novērtēts, un viņa zināšanas ir novērtētas. Bet atgriežoties atpakaļ pie augšbebriem, tātad ir 97. gads, izveidojas ciems, 97. gadā, kā teicu, 58 saimniecības, viņiem katram ir tās 15 desetīnas, viņi tur ir iekopuši, kokus nocirtuši, saknes izrāvuši, uzcēluši sev tādu māju, kā var atļauties Latvijā viens lielais saimnieks. Ir folklorizējušies stāsti par to, ka viņi saka, tā mana senču māja ar 16 logiem, kas šobrīd nav vai ar 12 logiem, vai ar 10 durvīm. Augšbebros es dzīvoju skolotāju mājā, tur nebija durvju. Iekš starp telpā. Tāda ir tagad tā arhitektūra pieņemta. Tā kā, lai mazāk vietas aizņem, tur ieliek kādu aizkaru vai kaut ko. Tagad jaunās mājas, ja kāds ceļ vai kaut ko pārbūvē, tad jau ieliek tās durvis noteikti. Bet viņi beidzot bija dabūjuši visas ēkas, kas ir nepieciešams saimniekošanai. Viņi sacēluši šķūņus un kaltes, un viņi audzē zemenes. Sibīrijas latviešiem vispār visur viņi bija slaveni ar savām zemenēm. Audzē zemenes var pārdot. Sibīrijas latvietis bija labi sagatavots. Viņš pirka tehniku no Latvijas uz turieni veda. Viņi saimniekoja, piemēram, es lasīju vienā Stoļīpina reformas sakarā vienā rakstā, kur saka, ir svētdienas rīts, kāds kungs, kurš ir ģērbies veikalā pirktā uzvalkā, iekāp savos jaunajos atsperratos, viņam ir skaista pulksteņķēde, un viņš brauc uz baznīcu. Un jūs uz viņu skatāties un domājat, ka tas laikam ir kāds rūpnieks. Bet nē, tas ir vienkārši zemnieks, viens latviešu zemnieks, kurš ir tur sapelnījis. Ne visiem tik labi gāja, protams, tur bija arī vilšanās, apmēram 10% pārcēlās citur vai kaut kur brauca vai meklēja citas vietas, bet igauņus un latviešus uzskatīja par ļoti labiem saimniekiem, un nevelti Stoļīpina reformas laikā, kas tātad vēlāk viņi atļauj Krievijā, ir ciemati. Ciemats, kur māja ir pie mājas, bet šeit latvieši dzīvoja viensētās. Un Stoļīpins atļāva Krievijas ciematos izmantot latviešu sistēmu, ka cilvēki varēja taisīt sev viensētas un dzīvot un saimniekot pēc tā latviešu principu. Un tātad ir 97. gads, kad šī lielā laime sākās, un ir 30. gads, kad viss beidzās. Tātad tā ir otrā paudze, un viņiem saka tā, tagad ir kolhozs.
Jūs nevarat dzīvot viensētās, vienu jauku dienu, pa ciema centru, tur, kur ir lauki, kādi saimnieka lauki, tur brauc traktors, izdzen 2 vagas, šeit vidū ir ceļa vieta, izlauzē cilvēku, kur jums tagad būs dzīvot, visas mājas ir jānojauc, jo tik lielas mājas pārvestas nevar un arī neļauj, un viņiem ir jāsāk dzīvot kolhozā, nodibina kolhozu. Un tā ir milzīgākā traģēdija. Tajā brīdī tev beidzās tavs sapnis par zemi. Tu vairs viss, tas, kāpēc tu brauci, tā jau ir otrā paudze. Tā ir otrā paudze, ir pagājuši 33 gadi, dažiem vairāk. Uz kurien tu brauks atpakaļ uz Latviju, tev ir jāpaliek tur tajā situācijā, kādā tu esi. Bet pirmkārt, tev nav zemes, tu vairs nesaimnieko, un no preses grāmatā es esmu arī aprakstījusi, cik ļoti nievājoši viņi izturējās pret kolhozu un cik viņi ļoti visu dzīvi to ienīst un joprojām saka, ka kolhozs ir vienkārši trakākā lieta, kas visu iznīcināja. Tavas prasmes nav vajadzīgas, tāpēc, ka tev vairs viņas nevajag, tu kolhozā strādā tā, kā savā saimniecībā negrib. Un tad nāk 37. gads, kad ir latviešu operācija, kad notiek lielās iznīcināšanas, kas skar arī viņus, bet šis notikums ir izdzēsts no viņu atmiņas. Tas ir tik dīvaini. Viņiem ir, man liekas, tik ļoti lielas bailes par to. Augšbebros tajā laikā, tātad viens cilvēks tika apcietināts kolhozas sakarā, jo viņš negribēja tur stāties. Pēc tam ir 5 cilvēki, kuri cieši 37. gadā. Tas ir, protams, skolotājs. Tas ir viens, kurš ir strādājis par skolotāju, bijis arī žurnālists. Tad ir viņu mācītājs, un tad ir tā kā reliģiskais vadītājs. Un tad ir reliģiski cilvēki, un, protams, kāds mirst, bet citi atgriežas atpakaļ, 2 no viņiem nepaliek vairs pēc 10, tad visi dabūna 10 gadus vienu nošaudu. 2 no viņiem aizbrauc pēc tam uz Latviju, vairs nepaliek tajā ciemā. Un tajā brīdī vairs nav latviešu skolas, tātad tajā brīdī tu vairs nevar lūgt savu dievu, bībeles tiek noraksts zemē, kuras izroka apmēram kaut kādos 80. gados ārā, viss ir beidzies. Tātad tava latvietība, tas sapnis ir beidzies, bet latvietība paliek. Viņi joprojām savstarpēji runā latviski, viņi mācās krievu valodā skolā, viņi kolhozā sapulcēs runā krieviski, bet savstarpēji viņi dzīvo latvisku dzīvi, joprojām. Un tā dzīve bija ļoti grūta arī vēl pēc tam ir lielais Tēvijas karš, kādu pie 90 cilvēkiem aizsauca karā un daudzi krita, 51 laikam no viņiem krita neatgriezās. Tiešām ir bada gadi, un tur pa starpām vēl ir visas tās Krievijas reformas un visas lielās grūtības, kas ir. Bet tad ir 70. gadu vidus, kad pēkšņi viņi sāk interesēties par Latviju. Un tas ir ļoti dīvaini, jo nav neviena pierādījuma, ka tie cilvēki, kur aizbrauc, uzturēja šeit ar Latviju vēl kādas saiknes. Es domāju, ka tas bija sarežģīti pasta dēļ vai vispār kaut kādas savstarpēju attiecību kārtošanā. Bet tā tad ir pagājuši 80 gadi. Un tā 3. paudze, viņi ņem un brauc uz Latviju. Šeit atbrauc vesela grupa ar jauniešiem, kuri ir tikko pabeiguši pamatskolu. Viņus pieņem Cārnikavā, viņi strādā dārzniecībā, pēc tam viņi aiziet rūpnīcās strādāt, viņi paliek šeit. Grāmatu atvēršanas svētkos viņi bija sabraukuši kādi 10, varbūt ir kādi 20 cilvēki šobrīd, tie, kas ir dzimuši auguši Bebros un kas pārcēlušies uz dzīvi Latvijā. Un tas bija vienkārši. 25 rubļi maksāja. Ja alga bija 80 rubļi, 25 rubļi maksāja biļeti no Omskas līdz Rīgai, un tur bija tiešais lidojums. Tā kā viņi iesēdās, atbrauc šeit, valodu viņi zināja, un kaut arī radnieku nav nekā, viņi nebija šeit radi, bet viņi paši te dzīvoja. Ciems bija augošs, tā kā, piemēram, es teicu, tajā sākumā ir 58 saimniecības, pēc tam ir 28. gada skaitīšanā ir 81 saimniecība, tātad ir krietnes augums, tad ir pa starpām tur tā kā īsti tās ziņas nav, bet ir 78. gada datos, kad tajā aizbrauca Briedis ar Leiti, tie, kas bija braukuši tajā slavenajā riteņbraucienā, meklēt tās kolonijas, tad viņi tur saskaitījuši bija 200 cilvēku. Tātad 2001. gadā pavasarī ir 164 iedzīvotāji, no kuriem 116 saka, ka viņi ir latvieši. Ciemā ir 60 mājas. Es piedzīvoju 2003. gadā pirmo gadījumu, kad ciema māja palika tukša. Jo nekad iepriekš tā nebija bijis. Ja tiešām nav neviena mantinieka, tad kādam citam to māju vajag. Tajā pirmā māja palika tukša. Tagad ir 23. gads, ir ciemā
palikuši 88 iedzīvotāji, grāmatā ir minēts 95, bet tur ir tādi, kas ir pierakstīti, bet kas realitātē nedzīvo. Ir 61 māja, tāpat viena māja ir uzcelta klāt, bet ir 20 no mājām ir sabrukušas vai neapdzīvotas. Tā kā ciemnieki iet mazumā, bet tā lēni ir citi latviešu ciemi, latviešu kolonijas, kuras vienkārši ātri pazūd. Ciemā vispār, Sibīrijā vispār ciems var pazust. Ātri, jo ir guļbaļķu mājas izjauts, ja ciems sāk brukt, paliek tikai vecie cilvēki, jo naturālā saimniecībā tu sev nevar pabarot, tu nevar zemi apstrādāt un govīs sienus apļaut, tad ir jāpārceļās uz citu ciemu. Bet tas labais ir tas, ka dzīve arī tur ir krietni labāka, daudz jau vairs lopus netur, nopērk teiksim, tā kā es tur biju, tur nevarēja neko tādu nopirkt. Viņi var atļauties par savu pensiju, viņi vairs, tik ļoti vairs nav atkarīgi no tās naturālās saimniecības, tā kā tas paildzina tā ciema dzīvotspēju. Runājot par citām visām lietām, kas skaistas notiek Bebros, runājot par izglītību, Bebri uzcēla skolu 1912. gadā. Viņiem ir vienmēr bijuši 7 klašu skola, tā kā pamatskola, un tad vēlāk varēja iet uz kaimiņu ciemiem mācīties. 91. gadā no Latvijas aizbrauc pirmā skolotāja. Nostrādā tur kādus 4-5 gadus, viņa apprecējās palikt tur dzīvot, vēlāk atbrauc uz Latviju. Starpām bija mazs pārtraukums, un tad līdz 2014. gadam, 14. katru gadu brauc skolotāji. Skolotāja kustība saglabāja valodu vienai paudzei pilnīgi noteikti. Skolotāja kustība deva valodas attīstībā, deva pienesumu tradīcijās, tā kā ļauj viņiem iemācīties kaut ko jaunu, kas pirms tam nebija bijis, vai atcerēties kaut ko senu, kā arī tādi gadījumi ir, ka viņiem kaut ko stāst, un saka, jā, šitas tur bija, šitas rīks, to rīku, es nezinu, ko ar to dara, viņš tur tāds stāvēja, vecais tās neiemācīja, ar šito var uztaisīt apaļu guļbaļu, to baļķi, tad, vai kaut kādas, tādas brīnišķīgas lietas, kas notika. Un šī kustība arī, protams, tad bija milzīgi interesi par bebriem, tur ir ļoti daudz ciemiņu bijuši un ļoti daudz arī palīdzējuši. Bez tā, ko viņi ir palīdzējuši praktiski ciemam un valodas saglabāšanā un tradīcijas saglabāšanā, tā Latvijas atbalsts augšbebriem ļāva justies tā kā tā iztaisnot muguru. Viņi varēja atļauties, vēl joprojām var atļauties aiziet pajautāt palīdzību, ko nevar varbūt citi ciemi. Viņiem Latvija arī tiešām ļoti, ļoti daudz dod. Un uz viņiem skatās kā uz ciemu, kuriem ir Latvijas atbalsts. Un tas tiešām to ļoti novērtē. Jā, par tradīcijām tās ir ļoti interesantas, un tā tradīcija dzīve ir tiešām, mēs te jau sākām runāt par to, ka tā ļoti ir saglabātas bēru tradīcijas. Bēres ir tās, kuras paši ciemnieki, ja viņiem prasa, kas jums te ir latvisks, tad viņi saka, vienīgi nekā nav, ir tikai bēres. Jo bēres ir vai nu tu svini latviski, vai tu svini krieviski. Latviski svin pēc visām senām tradīcijām, ar eglēm pie vārtiem, ar brokastīm, kas nav krievu pasākumā, ar aicinātiem ciemiņiem. Un tad, kad es ciemā piedzīvoju 6 bēres, pirmajās bērēs man norādīja un teica, redz, šitā ir kaimiņiene, viņa ir atnākusi, viņa nav aicināta, šitā nedara, tā tikai pie krieviem. Bet kaimiņiene dzīvo visu mūžu pāri ceļam, kā tad viņa nenāks, viņa nav uzaicināta uz tām bērēm. Un tad ir, protams, tā apstāvēšanas, kad tā kā pavada visu laiku tas cilvēks, radinieki sēž blakus nelaiķim, ziemas laikā ir tā apstāvēšana notiek telpās, tādā siltākā laikā tas notiek ārā, glabāšana notiek nākamajā dienā pēc nomiršanas. Dažreiz var tas būt ilgāk, tad, ja tas ir saistīts ar cilvēkiem, kurus jāsagaida no kaut kurienes, kur atbrauc atvadīties. Ir saglabāti dvieļi, un tie joprojām ir seni dvieļi, kuri ir tā kā, lai ielaistu kapā. Krievu bērēs ir katrām bērēm cits dvielis, un to nopērk tā kā dvieļa audumu, un nesējiem to dvieli pārgriež uz pusēm, un iedot katram līdz uz mājām, latviešu bērēs tā nav. Un tad ir vakarmīlsts, tad pēc tām bērēm, un ir interesanti, ka uz galda starp latviskas bēres nevar būt bez plānajām pankūkām, kas ir pie visiem ēdieniem galda vidū, sagrieztas 4 daļās,
un tāda šķidra ķīseļa, sulu vai augļu ķīseles, kas ir tāds šķidrs tā kā deserta mērķis. Un tā ēšana ir tāda, ka katrs paņem vienu to pankūkas gabalu un ar savu karoti iesmeļ no tā ķīseļa bļodas, un tas ir tas rituāls, ko visi klātesošie saprot, šitas ir latviski. Kad jautā, kur jūs dabūjāt pankūkšņu ķīseli, neviens neatcerās. Tagadējās bērēs uz galda liek arī saldos rīsus ar razīnēm un ar žāvētām aprikozēm, un arī tas ir tā kā tāds rituāla ēdiens, bet to viņi saprot, ka tas ir nācis no tatāriem. Un viņiem tur blakus arī ir bijis, ka tā nav viņu tradīcija. Bet ar ķīseli ir vispār dīvaini, jo piemēram, es aizbraucu uz arklatviešu ciemu, kas ir Ufā, Baškīrijā, un tad, kad runā, kas ir latvisks ēdiens, viņi saka, ķīsels, nu kāds ķīsels? Tāds, ka griež ar nazi. Viņi izvāra tādu ķīseli, ko tiešām sagriež gabaliņos ar nazi. Un tas ir visu latviešu godu ēdiens. Un vēl kaut ko tur jautā, vēl kaut kādas tur lietas, ko viņi tur stāstīja, bet tas ķīsels ir kaut kā tiešām brīnumains. Jā, bebros arī ir latviskie ēdieni, ir auzu ķīseles, ko pirms dažviet vāra, un es nekad neesmu ēdus. Es esmu dzirdējusi tikai šausmu stāstus, kur viens nevar saprast, kāpēc kaut ko tādu ir jāvāra un jāēd, ja tas izskatās tik briesmīgi un garšo tik šausmīgi. Bet bebros arī viņi vāra. Bet tad, kad es prasīju folkloristē Junai Smilgainai, kādēļ, kas ir ar to auzu ķīseli, viņi bija arī savā darbā prasījusi. Tas stāsts ir ļoti vienkārši, jo tev ir ļoti ierobežot produktu daudzums, un tad tu izdomā, ko no tiem produktiem varētu sataisīt. Mani intervējumie cilvēki par ēdienu runājot teica, mēs viņiem iemācījām rīviņus, kas būtu tā kā kartupeļu pankūks. Maz ticams, bet varbūt. Ar kartupeļu ēdienu ir ļoti populāri, un visa tā sadzīve ir tāda, ka cūku baro gadu, tad to cūku nokāva rudenī, tā kā sākās krietnie sali, un tad gaļu sastrādā kotletēs, pelmeņos, viskaut kamā, ko nu vien var. Un tad viņiem ir ārā tādas, tad saliek tādos spaiņos ar vāku, un tad tur ir lielveikals. Tad tu aizēj un paņem kotletes, sasaldē uz paplātēm, saber, un tad tu aizēj un paņem, jo tev nav citu, kur glabāt, tev viss sasals. Jo tad tu paņem tās kotletes sasalušās, un vai pelmeņus sagatavotos, vai sagatavotos gaļas gabals, malto gaļu. Visu to viņi sastrādā, tā, un kādu daļu sasaldē. Un tad uz pavasara pusi, kas nav apēsts, to pēc latviešu tradīcijas kūpina, sāla un kūpina. Un tā tiešām ir tā kā latvieši ieviesta tradīcija ar to sālīšanu un kūpināšanu. Bet tagad jau, protams, ir daudz citas lietas, kas ir modē jaunākas, tur kaut kā citādā veidā. Bet tās latviešu, tās kulinārās prasmes, tās novērtē arī kaimiņu ciemu cilvēku, un viņi arī tā kā to iegūst, tās zināšanas un pārmanto. Par kāzu tradīcijām. Kāzas ir brīnišķīga lieta. Kāzās tātad kāzās ir pēc senas tradīcijas iet precībās, un precību lieta ir ļoti skaista un smalka, tā kā jaunie ir sapazinušies, tad viņi dodas, tad viņi sarunā to saucamo tādu vedēju vai precinieku, kas ir, un tad viņi sarunā to dienu, kad viņi aizies ciemos pie prasīt līgavas roku. Kaut visiem ciemā ir skaidrs, ka šitas ir pāris, un visticamāk viņi kaut kad precēsies, bet tagad viņi aiziet ciemos. Visi izliekās pilnīgi pa beigtiem, ka viņi nesaprot, kas šeit notiek, ko jūs te gribat, kas ir pa lietu, un tad viņi sāk runāt dzejā tādā. Tad viņi saka, mēs te tā atnācām, un mums ir viens tāds skaists balodītis, un mēs te dzirdējām, ka jums te arī tāda lūjiņa, vai mēs nevarētu tur sapazīstināt, vai tur vēl ir kaut kādi šitādi tur par vistiņām un gaļiem, un tur kaut kāda šitāda smalka runāšana. Un tad tā meitas māte saka, jā, mums te ir tiešām tāda dūjiņa. Un tad izved veco māti. Un tad precinieks saka, šito dūjiņu mēs negribam, rādiet mums citu. Un tad viņi izved vēl kādu, tur saģērbtu, pārģērbtu kaut kādu. Un tad viņi izved tikai kā trešo, izved to īsto līgavu. Un tas skaistais brīdis šitas ir, ka tā līgava ir tā, kas saka jā vai nē. Un līgava var pateikt nē. Un tad, kad ir tas jāvārds dots, tad tie jaunie aiziet ārā, prom staigāt kaut kur, un tad tie lielie pieaugušie vecāki spriež par tām kāzām, kā tas svinēs un ko tas darīs. Un tad notiek, tad ir pūra vešana pirms kāzām.
ved pūru uz tā kā Līgavaiņu to māju. Bet pūra nekāda vairs nav sen, bet tas ir tāds teatralizēts brauciens, kur izrādās un, piemēram, arī Ufā man stāstīja, ārlatviešu ciemā stāstīja Baškīrijā, ka viņi tur visādi tur sataisa kaut kāds grabažas saliek un brauc, lai visi zina, un tas ir vēl viens notikums un tā. Es biju vienās kāzās, precējās ciema vāciešu ģimenes mazmeita un krievu puisis. Un kāzas notika ciemā, kas atradās apmēram 60 km no Augšbebriem, bet tas pats sākums tātad izvada no meitas mājas. Un viņa, tā meitas māja, tajā brīdī viņa dzīvoja gan citur, bet tā bija viņa vecā tāds Alberts Benke, brīnišķīgs, kolorīts vācu cilvēks, vienkārši izcils skaistu dvēseli, galdnieks, raktiņu taisītājs. Ja jūs skatāties Vairas Strautnieces uzņemto filmu Viens ciems Sibīrijā, viņu var redzēt, viņš ir pilnīgi burvīgs, izcilnieks, perfekti runā latviešu valodā, un tad, kad es viņam jautāju, vai jūs esat vācietis vai latvietis, viņš saka latvietis, es taču dzīvoju latviešu ciemā, bet viņam bija tas skaistais teiciens, ka ko jūs Latvijā ar valodu nesaprotat, es dzīvoju savā mājā, runāju vāciski, es esmu vācietis, es izēju Babraukā uz ielas, es runāju latviski, te ir latviešu ciems, es aizbraucu uz Tāri, uz rajonu centru, un tur es runāju krieviski, es dzīvoju Krievijā. Kas jums tur nav skaidrs? Jūs nevarat šito visu tur sakārtot. Bet tā tad izvadot no tās mājas, tad izvadot. Vispirms mums ir jātiek tajā mājā iekšā. Pie vārtiem atkal ir eglis. Un tam jābūt ir obligāti eglēm. Un tās, tā kā mežos aug balteglis, kuras man ļoti patīk, tās izrādās ir sliktais koks, vai tās var izmantot vēl bērēs, un nekādā gadījumā nekāzās. Un tur tāds latviešu puisis stāstīja, ka viņš ir savedis nepareizās eglis un aiztriecis uz meža apakaļ, jo tu nevari, vest tur viss ir noteikts, kā ir jābūt. Un tad tagad ir tā, visi ir pie vārtiem, Līgavainim ir jātiek iekšā mājā, Līgava ir savā mājā, un Līgavainim ir viņu jāizpērk. Un tad notiek tā teatralizētā dzīve, bet tā nav iestudēta. Ārā ir 35 grādu sals. Mēs tur stāvam knapi dzīvi, Līgavainim tagad prasa atnes groza kartupeļiem. Līgavains iet uz kaut kādām mājām, jo viņš nav saruna, viņam nav groza ar kartupeļiem. Viņš iet uz kādām mājām, dabūn groza kartupeļiem, nes apakaļ. Tad viņam saka, nē, vajag šokolādi. Viņš iet meklē šokolādi. Tad viņam saka, jāmaksā naudu. Viņš maksā naudu. Un tad tur piedāvām ir viena atslēga, ko tev atļauj atslēgt, bet tur vēl ir 7, kamēr tev atkal ir kaut ko jāsamaksā. Visi ir noņēmušies, knapi dzīvi, Līgava tur sēž iekšā. Paiet krietnes laiks, līdz nonāk pie situācijas, ka Līgavains ir pārskaities. Viņš ir gatavs vispār iet projām, lai viņš šitai kāzās nepiedalīsies. Beigās, tagad mēs tiekam iekšā, tad ir atkal jāiet, piemēram, līdz kaut kādai vietai, tur viņš ierauga, ka tur sēž tālāk tā Līgava. Un tad viņam liek darīt visu kaut ko. Tagad tu dari to un šī. Tagad tu to ceļu no tās brieža, kur tu stāvi, noliec ar naudu līdz tai Līgavai. Tad viņš to izdara. Un tad beigās viņš to Līgavu var iznest no tās mājas, un tad mēs braucam laulāties uz dzimtsarkstu Tāras rajonā uz to laulāšanos. Cik Latvijā es esmu piedzīvojis, ka ir tie saucamie, nezinu, Kurzemē sauc tā kā par lodziniekiem, vai tie, kas velk tos striķus, vai kas ir tie, es nezinu, kā viņus nosaukt, bet tie ir tie sveicēji, kas tur pārģērbušies, un viņi tur arī grib bet patiesībā viņi grib apsveikt tos. Vismaz manā pusē, Kurzemes pusē ir tā, ka ir goda lieta no viņiem izvairīties. Ja tas ir gudrs un viņus apbrauc, viss ir labi. Bet bedros ir goda lieta viņus satikt, jo viņi tev vēlē laimi. Un tas, kas notiek, ka tu brauc tagad obligāti cauri tam 2 kilometru garajam ciemam. Un tad tur uz ceļa noliek vienu tabureti. Un tad uz tās taburetes ir maize, sāls, un uz tās taburetes sīpols. Un tagad izkāp laukā, un tur ir uz katra stūra pa pudelei varētu būt, vai nav nekādas pudeles, nezinu, visādi var būt. Bet sālī, maizē, sīpolam ir jābūt, tā kā kaut kādam tādam labklājības pamatām. Vienam nebija sāls, dabūju skriet meklēt, dabūju nest apakaļ. Un tagad tie izkāp laukā, viņiem tur pasaka to vēlējumu, un tagad tie vēlētāji, viņi ir tie, kas prasa, cik viņi par šito grib, lai samaksā. Piemēram, uz katra stūra pa 1,5 litra pudelei ar grādīgo dzirbu.
tad pagaršo un saka, šitā nav laba. Ej pakaļ, meklē citu. Un tu tur nevar saprast, vai vispār tas zaks jau nebūs aizslēgts, kamēr viss šitā darīšana būs beigusies. Un tad, kamēr tu tagad izbrauc cauri, tad tu brauc, tur ir tāds lielais ceļš, ko viņi sauc par Boļšaku, apbrauc apkārt, un tad tur redzi priekšā viens ar ekskavātoru apstājies. Atkal tev ir jāapstājās, atkal tev ir jāmaksā, atkal tev ir visādas darīšanas. Nu, un tad ir tas pasākums, un tad mēs braucam pie tās Līgavas, uz Līgavas mātes, viņa dzīvo tajā ciemā Imšigala, kur ir tikai viena nosacīta latvieta no Augšbebriem, viņi runā latviski, un tajā mājā notiek tās kāzas un sagāda ar sālsmaizi, un tā ēšanas lieta, mīlīši, tas ir kaut kas, ko ir jātur. Krampis ir jābūt baigam krampim, lai tu visu šito izturētu. Kāzās 7 siltie ēdieni. Tajā brīdī, ka liekas, ir jau, vairs tu nevari, piedāvām, tu nevari neēst. Jo tev visu laiku, bet es tiešām tu nevari, un piedāvām, manā situācijā es neēdu gaļu. Kam tu to pateiksi? Un tad, bet es biju paņemta tā kā fotogrāfa, un es tur staigāju visu laiku ar to fotografēšanu, un tad es no tā visu izvairos, bet pēkšņi 95-gadīgā vecā māte man noķer pie rokas un saka, tu vēl neko neesi apēdus. Es redzēju, ka tas ir slikti, kaut ko vajag. Un jādzer arī, un tad ir tās rotaļas, un tā visa darīšana, un viss kaut kas. Un tad tas nākamais ir, kad notiek mičošana. Jo Krievijā, tad ir stāsts, kā mēs darīsim, tā ir latviešu tradīcija vai krievu tradīcija. Vai mēs mičosim tagad 12, jeb Līgava vēl būs plīvurā nākamajā dienā. Augšbekros ir bijušas kāzas, kur man ir stāstījuši 3 dienas svin kāzas, 3 dienas staigā plīvurā. Bet tā kā pēc krievu, es domāju, varbūt Līgavai arī patīk tajā plīvurā vai nezinu, bet vispār pēc latviskās tradīcijas dzied tādu īpašu dziesmu, kas Bebros ir saglabājusies par zaļo vainadziņu, un te arī grāmatā tā dziesmas, tas teksts ir iekšā, un nākamajā dienā, tajās kāzās, tur nākamā dienā kāzās Līgavas vietu ieņem jaunais pāris. Pavisam vairs Līgava nesēž savā goda vietā ar vīru, bet tur ir tā kā jaunais pāris, un tad ir tā kā atkal nākamā spēlēšanās. Bet tās svātos iešanas un precību lietas, tas tiešām ir saglabājies vēl no ļoti seniem laikiem. Cik ilgi es varu runāt? Darīties 7. Jā. Varbūt paši svarīgāko. Varbūt paši svarīgāko, jā. Un tad varbūt jautājumi vai kaut kādas lietas. Lai arī kā, tas, ka tie bebri ir latviski saglabājušies, tas tiešām ir brīnums. Un nav bijis tā, ka viņiem vienmēr tā latvietība ir tāda goda lieta. Tas nav tā bijis. Es domāju, 37. gadā neviens nebija lepns, esot latvietis, zinot, ka visus šauj pēc latviešu tajā operācijā. Vāciešiem gāja ļoti smagi, to vienmēr visi atcerās, ka vāciešiem, īpaši pēc kara, tas bija, viņi mainīja uzvārdus, viņi, lai tikai to noņemtu to vāciskumu. Bet šobrīd vācieši, protams, ir lepni, es biju arī Vācu ciemā, kas ir Tars rajonā vienīgais tāds Lutkovka, tad tu redzi, ka tu esi iebraucis Vācu ciemā, viss ir perfekti, viss ir gludi, viss ir tīri, viss ir kārtīgi, viss ir runā vāciski, 75. gadā uzcelta baznīca, kas ir pilnīgi nereāla. Jā, vēl mazliet par reliģiju. Tātad tie cilvēki, kuri aizbrauc, viņi bija baptisti, un baptisti ciemā nav baznīcas. Un arī kaimiņu ciemā nav baznīcas, jo baptisti var izvēlēties no savas vidas kādu cilvēku, un tajā ciemā bija 3 tādi vadītāji, viņi dievvvārdus noturēja mājās. Ir kāda stāsta, ka kādreiz kaut kur kaimiņu ciemā ir bijusi skolā, bet tur bija ļoti stipri ticīgi, un tāpēc arī, no viņiem arī tos uz Krieviju aizsūtīja, uz to tajā 7. gadā paņēma ciet un sodīja. Jā, tātad līdz 37. gadam, un tālāk tas viss beidzās. Bet viņi joprojām, bībeles ir, viņi satiekās svētdienās, viņi lasa dievvvārdus, tātad vēlāk kaut kādos 80. gados sāk braukt uz pilsētu, un tur tā kā uz baznīcu, bet viņiem nav arī, tur ir arī sajaukums.
nav viņiem baptistu baznīcas, bet viņi brauc vai uz pareizticīgo baznīcu, vai kāda viņiem tur ir. Bet viņi arī paši daudz lietas nevar tā kā noformulēt. Piemēram, ja prasa, vai viņi krista bērnus, jā, viņi to dara, tur ir tāda Ujas upe, un viņi krista tos bērnus, jā, bet baptismā nevar kristīt. Tā kā to reliģiju ir jāpieņem apzinātā vecumā pašam. Neviens nevar viņu iesvaidīt tajā reliģijā, bet viņi to dara. Tā kā tur ir ļoti liels sajaukums kopā. Un tad bija viena tāda situācija, tur ir tāds ciems Unāra, un tur bija baznīca, kas bija pussajukus, ciems juka ārā, un tas guļbaiķu mēsters gribēja to baznīcas daļu, kas vēl palikusi, pārvest uz ciemu, un uztaisīt sev viņu baznīcu. Un tie ciemu cilvēki atteicās, jo viņiem nav baznīcā iešanas pieredzes. Viņi sapulcējās pie kādu mājās. Un izvadot, viņi arī dzied latviešu dziesmas dziedāja. Tagad arī viņi turpina, bija viens brīdis pārtraukums, tagad ir jaunāka paudze, kuras attiekās, un izvedot mirušo, viņi dzied, bet krievu valodā. Jā, tas par reliģiju, jā, kas nav tā kā pazudus. Bībeļu ir ļoti daudz, ja skatāties grāmatās, te arī ir redzams, viņi tās ir nodevuši skolai, jo vecajā drukā neviens nelasa. Viņi aizbrauc ar bībelēm līdzi, un arī ir saglabājies viens iesvētības raksts, kas ir no Liepājas par iesvētīšanu, tā kā tā reliģija tur bija klātesoša. Apmēram šādi. Bet varbūt mēs tagad varam noskatīties to filmu, kas ir to otro filmu, tā mazliet stāsts par to. Otro filmu ir pavisam nesen uztaisījuši Augstbebļu ļaudis, un viņi to filmu uztaisīja tā, lai tā būtu tā kā no fotogrāfijām, kāda ir viņu ikdienas dzīve un prieki un lietas. Un, jā, tā ir nesen gatavota, bet tur ir, un tie ir daudz jaunāki.
šis pēdējais pasākums, ko jūs redzējāt, un tā vieta, tas ir ļoti īpašs notikums. Latvijas 100-gadē aizveda viņiem ideju par zaļumbalvu. Un viņi saicināja visus kaimiņus, un viņi saicināja visādas citas, tādas mazākuma tautību ļaudis, jo viņiem ir savs folkloras ansamblis, tautas ansambļa nosaukums, viņiem ir folkloras. Un viņi ir ļoti pieprasīti. Viņi saicināja ciemiņus un mācīja viņiem latviešu dančus. Un dancoja visu cauri nakti. Un tas bija pilnīgi nezināms un nevienam nesaprotams formāts, bet tik ļoti iepatikās, ka no Latvijas 100-gadas katru gadu vasarā viņi taisa zaļumbalvas, visi pieprasa. Un šī vieta vēl ir ļoti īpaša. Tad, kad es biju tur 2002. gadā, tad likvidēja kolhozu. Un šausmas bija tikpat lielas kā tajā 30. gadā, kad to kolhozu dibināja. Jo pēkšņi visi saprata, kur mēs paliksim, ko mēs darīsim. Un Sergejs Benka paņēma savu tēvu zemi. Un tur, kur viņam ir bijis vecā viensēta, viņu senču senčiem, viņš uzcēla māju. Viņš tur pats nedzīvo, tur tā kā saviesīga pasākumu vieta, tur ir viņiem lopi, bet tā ir skaista vieta, viņš tur sakops. Un visi pasākumi notiek tā ciema galā, tur tās mājas sētā. Vai ir kādi jautājumi, vai kaut kā tur notiek tā dzīve? Ir. Jā. Vai zini, kā šodien viņš tur ir? Vai ir kaut kāds kontakts? Ir. Mēs par to nevaram runāt. Mēs ar viņiem par to runāt nevaram. Mēs nevaram sarunāties. Nekādi, absolūti. Es zinu, ka viņiem ir traki sāpīga tā situācija. Protams, viņi puiši saņem pavēstas, viņiem ir jādodas karā, viņi arī dodas karā. Izpratne par notikumiem mums atšķiras ļoti stipri, bet vēl bija tāds stāsts, ka pašā sākotnē, tikko sākās karš, viņi tika ļoti brīdināti. Un vispār mani draugi Krievijā tika ļoti brīdināti. Nerunājiet ar cilvēkiem, kuri ir no ārzemēm, nelietojiet WhatsAppu. Nekad neatbildiet, ja jums zvana kaut kāds ārzemju numurs, jūs noklausās. Izziņas par to, ka jūs noklausās, saņēma ļoti bieži. Man klases biedrene dzīvo Ufā, un mēs katru nedēļu sazvanamies. Un pašā kara sākumā viņa man nemitīgi teica, atceries par puķēm, kā ir jārunā, atceries par puķēm. Jo viņi ļoti baidījās, šobrīd vairāk ne. Tā kā šī ir tāda, tā kā tas ir ļoti bēdīgi, viņi arī tur gatavojās dažādiem ļoti bēdīgiem scenārijiem, ka tas katra cilvēka iesaiste karā var būt dažāda, ka tas var prasīt tā kā lielā TV karā, ka tev var kaut ko likt nodot, tur mašīnu vai gatavot tur kaut kādu pārtiku vai kaut kādas tādas visādas, tā nezināmā ir ļoti daudz. Bet jā, tā jādzīvo. Bet tas ir tik sāpīgi, mēs tieši ar augšpebriem par to nerunājam, bet sakari mums nav pārtraukušies nevienu brīdi, jo viņiem ir internets, ir iespējams sazināties, mēs rakstām vēstules, apsveicam svētkos un zinu, kā viņiem klājas, un vienmēr ja ir kādi jaunumi, pie viņiem arī īpaši kara sākumā ļoti daudz brauc televīzija, filmēja ar ļoti pozitīviem stāstiem. Man liekas, tas vēstījums bija, ka mēs mīlam visas tautības, kuras dzīvo Krievijā un kaut kā tā. Bet tāda ir tā atbilde uz šo jautājumu. Jā. Bet joprojām viņi turpina dzīvot un strādāt tā kā iepriekš, cik viņi tur ir palikuši. Kurā gadā vispār jaunieši pabrauc šeit? Jūs teicāt, ka 10 un tas bija padomju? Tātad ir 49. gadā atbraukuši cilvēki, tad ir 75. gadā ir, nevis 75. tieši, bet 70. gadu vidū, dažādi tur. Viena bija tāda liela grupa, tie bija kaut kā 74. gads laikam, kur palika. Un tad ir tie divi jaunieši, viens ir Artūrs Preiss, par kur es jums teicu, kurš mācījās universitātē, palika šeit 2006. gads, un Juris Leja, kurš atbrauc 2008. gadā, viņš apprecējās ar skolotāju, kura bija augšumas skolotāja, un jau vakar satiku sen nebija redzējusi, laimīgi, priecīgi šeit dzīvo. Jūs pieminējāt, ka tie skolotāji brauc līdz 14. gadam. Kāpēc tas bija plātnē? Ka vienkārši nebija ko mācīties. Mācīt skolu pārturā. Jā, nebija bērnu. Un lūk, tur arī bija tas stāsts. Tātad Krievijā, tad, kad tie skolotāji brauca, Krievija bija pretīm nākoša. Krievijā bija 5 vietas, kurās latviešu valoda bija kā mācība priekšmets skolā.
un Augšbebra viena no tiem. Bet tad, kad vairs nebija bērnu, kad vairs nemācīja, protams, varēja, jo tad, piemēram, es mācīju bērnus, nāca pieaugušie, tur bija, tad, kad es strādāju, bija 4 klases, es viņiem mācīju latviešu valodu skolā kā oficiālo mācīju priekšmetu. Viņi nāca arī vēl pēcpusdienā pie manis mācīties. Tad bija tie bērni, kas no 5. klases brauc uz kaimiņu ciemu Martiševu skolu mācīties, viņus ar autobusu aizved atpakaļ, viņi atbrauc pēcpusdienā, viņi nāk pie manis mācīties latviešu valodu. Un vēl visādas citas lietas, ko mēs tur kopā darījām. Un pieaugušo grupu arī nāca mācīties latviešu valodu. Protams, varēja to vēl saglabāt uz priekšu, tā kā varbūt kaut kādā formā, bet realitātē tas vienkārši dabīgi beidzās. Un vairāk, kad tā skolotāja tur nebija. Lai gan uzcēla jaunu skolu, Pasaules Brīvo Latviešu apvienība deva naudu, uzcēla jaunu skolu, vēlāk tur bija bērndārs, bet skolotāja kustība tika pārtraukta, bet tad bija kādas citas formas, kur brauca, par ko viņi bija ļoti priecīgi, piemēram, uz īsiem projektiem. Aizbrauc Ilgijas Talte un māca viņiem dziedāšanu, dancošanu lietas, vai piemēram, bija nometnes, tur viens māca grozu spīt, viens māca no māla kaut ko taisīt. Tā viņiem ir vērtība, jo viņi tos darinājumus arī var pārdot kaut kur. Un šobrīd ir tā, ka Augšbebri ir viens no 2 ciemiem Omskas apgabalā, kur ir iekļauti tādā kultūras projektā brīvdienu, tāds brīvdienu pasākums, kur viņiem piesakās braukt ciemiņi. Viņi atbrauc, tad Augšbebri ļaudis viņus sagaida tautas starpā, cienā ar latviešu ēdieniem, māca latviešu rotaļus, viņiem ir iespēja pārdot kaut kādus savus darinājumus, par to viņiem samaksā. Viņi dabūna kultūras namam savām kultūras dzīvē kādu naudiņu un arī privāti viņi kaut ko var nopelnīt tādā veidā. Tā kā par tādiem īsiem projektiem viņi būtu ļoti priecīgi, diemžēl šobrīd tas tā nenotiek. Es vēl gribēju jautāt, vai viņi svin Jāņus? Tā neizskanēja, bet Latvijā ir lielākie, svarīgākie svētki. Jā, Augšberos Jāņus svin cauri vienmēr ir svinēti. Ziemassvētki bija aizliegti, bet vienalga svinēja. Un Jāņus svin joprojām. Tie cilvēki, kurus es esmu intervējis, piemēram, stāsta par 70. gadiem vai no Bebros vai kaimiņu Kurzemes Ozolainē, ka Kurzemes Ozolaini ir upe pa vidu un kraujas tādas abās pusēs. Un tad viņi Jāņos taisīja dziesmu karus. Viena ciema puse vienā pusē, otrā pusē, un tad tās sadziedāšanās uz balsīm. Un Jāņos arī Augšberos Jāņi ir svinēti vienmēr. 78. gadā Ingvars Leitis ar Briedu bija iebraukuši un sapilnējuši internetā tādu video jokaini, kur riepas nes kāpēc piesiets bērns galotnē. Bet ir tāds skaistais stāsts, ko man stāstīja kāds mežsargs, tāda liela amatpersona, viņš bija pa Omskas apgabala mežiem, bija atbraucis ciemos. Un viņš saka, zinu tos latviešus, mēs te ar helikopteru lidojam pāri, skatīties, vai purve nedeg. Un viens saka, rekut, tur deg kaut kas, tur ir ugunsgrēks. Viņš saka, nē, tur nekas nedeg. Tur tie latvieši, viņiem tur kaut kāda darīšana, tur viņi kaut ko svin. Tur, tā kā Jāņi ir svinēti un svin joprojām tiešām. Un vēl ir sakritība, ja, ka Augšbebriem ir dzimšanas diena, 23. jūnijas. To, ka Augšbebra dibināta 23. jūnijā, viņi uzrunāja savu ciemu 100-gadē. Jo viņi piezvanīja no rajona un teica, vai jūs svinēsiet to 100-gadi, jo viņiem parādās kāds cipars. Presē arī ir tādi cipari tajā ciemu dibināšanas laikā. No senajām avīzēm var redzēt, ka tur ir minēts tas 23. jūnijas. Un tā kā viņi svin dzimšanas dienu un Jāņus kopā un bieži aicina ciemiņus, pie viņiem brauc un tie plaši svinēt. Man 2 jautājumi. Viens ir, cik ir teicienā? Šobrīd 88. Dievā latvieši. No viņiem 51 ir latvietis. Bet tas arī ir ļoti, kā jau es teicu, ka tā lieta ir, tā latvietība ir ļoti dīvaina lieta. Teiksim, vai tu esi, kā tu jūties? Piemēram, kaimiņu ciemā Meželnē tāds ciems, bijusī Latvijas kolonija, ir 26 saimniecībām dibināta. 2008. gads iebrauc ciemā, ieeja ciema veikalā, prasa pārdevējai, vai jums te ir latvieši. Jauna sieviete stāv pie letes. Un saka, nav. Viņš tā padomā un saka, man mamma ir latvieta. Tad mamma zina valodu, jā, zina. Tu zini? Nē, nezinu.
Tātad viņai tā nav vērtība vispār. Viņai tas ir kaut kas, ko viņa vai grāmatā arī rakstīja vienu citu gadījumu, ka puisis mēs braucam stundu autobusā, viņš man prasa par Latviju, visu kaut ko, kā man iet, viņš ir atnācis no armijas, vai nevar palīdzēt pārcelties, viņam te ir grūti, viņš nezina, ko viņš tālāk darīs. Un tā, ka viņš kāp ārā, viņš man saka, mana mamma ir latvieta. Un es domāju, mēs par šito runājam, tu par to nepiemini vispār, nemaz, nekādā veidā. Nu, tā kā tā latvietība un arī tas gadījums, ka es jums saku, ka es apstaigāju cilvēkus un prasu, kas tu esi, tad vācietis, kurš lūdz Dievu vācu valodā, viņš man saka, es esmu latvietis. Bet, protams, tie cilvēki, kuri saka, ka viņi ir latvieši, viņiem ir saistība ar to latvietību. Te drīzāk ir pretējais, ka ir kāds, kurš to nesaskata. Patiesībā viņam ir latviskas saknes. Vēl viens, ko es domāju, visu laiku paralēli, kad es biju jauna, tad Ziemassvētkos baznīcā iet nevarēja, Latvijas himnu dziedāt nevarēja, bet mēs to darījām. Tā tomēr ir Krievija. Tas, ko jūs stāstat, izklausās, kā tomēr pat oficiāli, un pat pirms 5 gadiem, 100 gadē, vai ne, viņi vēl pat agrāk viņiem esot Krievijā bija diezgan atklāti atļauts tādas latviskas tradīcijas piedzīvot, izdzīvot un publiski uzstāties. Un kā tas tā? Pirmkārt, jā, tā tas bija. Tur nekāda. Tad, kad ir kaut kādas tādas jocīgas lietas, tādas, par kurām saka, tur būs slikti, tad viņiem ir tas skaistais joks, kāds ir daudziem sibīriešiem un Sibīrijas ciemiem. Uz kurieni tad mums izsūtīs, ja? Tālāk jau nav, ko mums padarīs, ja? Un tas ir viens. Otrs, ka tur tāda kaut kāda milzīga kontrola, pat arī tad, respektīvi, ja tas ar likumu ir noteikts, tad kontrola, kura noteiks, kura skatīsies, vai to likumu ievēro vai nē, tāda īsti nav. Slikto ceļu dēļ, otrs, ja tur kāds ciemā iebrauks, to uzreiz redzēs, ka viņš te kāds ir iebraucis kaut ko pētīt. Protams, ka var kaut ko nodot, kaut kādu ziņu nodot, ka kaut ko pārkāpt, bet, piemēram, tad, kad dibināja kolhozu, un tad, kad 37. gadā tiešām viss bija aizliegts, un tad, piemēram, bija vietējie, kuriem bija jāziņo, ka vērēs dzied, ja viņš aiziet stāv, tur kaut kādā intervijā sieva saka, tas smilts jau nebija slikts. Bet viņš stāv un skatās un saka, kur tad ir tās jūsu bībeles, kad jūs vilksiet viņas laukā, kad tās dziesmu grāmatas. Jo visi saprot, ka smilts ir atnācis speciāli skatīties, ko te dziedās vai nedziedās. Tad bija tādi grūtie laiki. Bet, piemēram, Ziemassvētki bija tiešām aizliegti. Ziemassvētkus nevarēja svinēt. Oficiāli sanākt kopā, kā es teicu, par to dieva lūgšanu, līdz 80. gadiem, kad viņi izraka laukā bībeles savus vecās. Tās savas dziesmu grāmatas no zemes, kur viņi bija paslēpuši, lai neviens, jo tad to nedrīkstēja nevienam rādīt cauri tiem padomu laikiem. 80. gados viss kļuva tā krietni vieglāk, un tad viņi to sāka darīt, jo arī tā pulcēšanās bija atklāta, ka viņi to darīja. Bet Ziemassvētki arī ir tradīcijas, kuras tātad to gan nedrīkstēja nevienam, ja, bet viņi to darīja, un viņiem ir tā saucamā iešana bukos, to viņi tā sauc. Tā ir dzīva tradīcija, joprojām. Es šeit esmu savā dzīvē piedzīvojusi tikai tādu kaut kādu sataisīšanos, kaut kā organizētu. Es nezinu, vai skolā to darīju vai kaut kā tā. Es neesmu savā mūžā piedzīvojis, ka es to darītu tā kā no ģimenes pati kaut kur ietu. Mana mamma tur skaists stāsts, kā to darīt. Bet viņiem tā tradīcija ir dzīva. Galvenais uzdevums ir, ka tu pārģērbies tā, lai tevi nepazīst. Tas ir pirmais. Tu ej katrā mājā, tu dzied un danco un tevi pacienā. Un ja kādā mājā netaisa durvis bukiem vaļā, tad tajā mājā neviens neiet lieldienās. Tad to māju iet ar līkumu. Lieldienas ir milzu svētki. Tie ir kādi svētki. Bet tie buki, jā, tātad iet cienā, dzied un dara blēņas. Viņi tur visādas malkas sagāž, ragavas durvīm priekšā aizvelk. Kaut ko viņi tur sadzīvo tādu skaistu sadara. Bet es iesāku par lieldienām, tad, kad es piedzīvoju lieldienas, man jautā, vai tev ir kāds atnes solis, tev ir ko nokrāsot. Es saku, jā, man ir 10 olas, paldies, viss kārtībā. 10 olas lieldienām? Pagājušajā gadā nokrāsoju 120, nepietika. Ko tu te, ja? Un tev ir vajadzīgs 120 olas, jo tev ir jāieiet katrā mājā, katram ir jāiedod sveiciens.
Bērni taisa tādas liksdiņas. Iepriekšējā vakarā tu var aiziet svešās čūnīs, sataisīt liksdiņu. Tad nākamā rītā ej ar lielo kartupeļu grozu. Grāmatā arī ir tāds bildes. Ar lielo kartupeļu grozu, un tajā liksdiņā ir saldumi, olas, vis kaut kas salikts tiem bērniem. Nu, tie ir milzsvētki. Visu dienu tas cienas iet tā kā ņūdzi no vienas mājas uz otru. Pieaugušie cienā, tā ir tā vēl lieta, ja, tur nedrīkst neēst, ja tev cienā. Man likās, ka skolotāja Baiba izdomāja sistēmu, ka neapēstos pīrāgus var iemest kapucē un līdz paņem plasmas pudeli, kur dziru ieliet iekšā, ko tu nevar izdzert. Izrādās man Emīlija Kalniņa stāsta, ka to darīja jau pirms gadiem, es nezinu, cik apakaļ. Tu ej ar alumīnija kanniņu, un tur tu ielej, jo tev ir jāpaņem. Tas cilvēks ir gatavojies. Tu nevar teikt, es nevaru vairs iest, jo tā jau ir 10. māja vai iedzert, ja? Bet tad tu paņem to ēdienu, tad tu paņem to dzērienu, tad saimnieks ir laimīgs, tu ej mājās, ej tālāk, ēd, dzer, nu, kaut kā tā, jā. Es labu to pašu. Arī piemēram tā skolotāja programma, arī pēc Latvijas neatkarības atdošanas un visiem, 2000 plus gads un brīvās Latviešu apvienības finansējums. Visu šī došanās arī kā skolotāja programmā, tas nāca tā viegli, tā saskaņošana ar vienkārši Krieviju vai... Tas nāca tā pamazām. Nu, no sākuma, protams, tas nebija tā skolotāja kustība, to sāka Vaira Strautniece. Viņa, tur bija privātas finansējums, un piemēram, un tad vēlāk, tad, kad to vairs bija daudzos ciemos, tad, kad to vairs nevarēja izdarīt, tad sāka meklēt finansējumu, tad bija Pasaules Brīvo Latviešu apvienība, kura deva to, piemēram, es braucu par Pasaules Brīvo Latviešu finansējumu, bet ceļnaudas maksāja pati, lai turp un atpakaļ, jo naudas nepietika vienkārši. Bet viņi arī samaksāja, piemēram, malku, viņi samaksāja tiem cilvēkiem, ka viņi man saskalda malku. Iedod. Vēlāk to pārņēma Latvija, un tad jau tas bija tādā citā statusā, kamēr tas vēl bija vienkārši atļāva iebraukt. Tad, kad pārņēma to valodas aģentūru, vēlāk Izglītības ministrija, tad nokārtoja arī to, ka tas bija oficiāli. Tas nenāca ļoti viegli, bet bija tādas dīvainas sakritības, ka skolotājiem nekad neiedeva vīzu, viņš nekad nebija 1. septembrī, viņš nekad nevarēja dabūt vīzu, tur kaut kā bija ļoti dīvaini. Un tas tā vienmēr, es pēc tam braucu pusotru gadu uz Maskavas vēstniecības latviešu skolu, nedēļas nogalē sadocienā šeit. Man vienmēr bija problēmas ar vīzu, nu kaut ko viņi tur nezinu kāpēc, nu nelikās, ka tas ir nejauši. Un vēlāk, jā, tad arī tajā pusē teica, nu ko tad jūs skolotājs vēl no septembra beigās atbraucis, kāda latviešu programma, nu kas ir, ja, bet skolotājs nevar atbraukt, viņiem nav. Tad bija viena skolotāja, kura tik ilgi viņa bija aizgājis no darba, viņa tik ilgi gaidīja, ka viņa iedos vīzu, to vīzu neiedot, kamēr viņa paņēma turistu vīzu, uz cik tur ilgi tās dienas var, nu vismaz lai mazliet viņa būtu, tā, ka viņa aizbrauc uz turieni, tad izrādās, ka pēkšņi kaut kā viņa bija pārkāpus, kaut kādas noteikumus, viņai bija jābrauc projām, un tajā gadā viss pajuka. Viņai tur bija kaut kāda, kā mēdz tur būt par kaut kādu likumu pārkāpšanu, viņa varēja iebraukt kādu laiku Krievijā vai kaut kas tāds tur bija. Bet es strādājot par skolotāju, tajā ziemā atbrauc ciemiņi no Kanādas, mācītājs Māris Ķirsons, un tur bija Lauma Vlasova līdzi, un tur bija vietējās varas, tātad vienmēr, ja brauca kāds ārzemnieks, brauca tie vietējās attiecīgā tās nozares tie cilvēki, tad bija Omskas apgabala izglītības pārvalde cilvēki, un tad es biju klasē, pie manis klasē ienāca Omskas apgabala izglītības pārvaldes vīrs, ieraudzīja, skolas klase ir ļoti nabadzīga, tur nekā nebija. Grāmatas par Ļeņina skapiju un magnetofons un kaut kādas pie sienas plakāts. Tur bija latviešu grāmatas un tur bija kaut kādi latviešu materiāli, un tā skola izskatījās ļoti latviski. Viņš ienāca un teica, kā šeit vispār neko krievu valodā nemāca, šeit viss tikai latviski. Es saku, ne, ka māca arī krievu valodā, kāpēc nav materiāli, ir tā kā ir. Es atceros, ka viņš ienāca tā pie sejas. Un teica, jūs taču saprotat, ka es tikai ar pirkstu pamāšu un jūs ar visu savu latviešu valodu izlidosit no šejienes ārā. Pagāja kāds brīdis, kad viņš bija iedzēris labi paēdis, tad viņš atkal slavēja mani, teica, cik brīnišķīgi, nelaidiet to skolotāju prom, uzceliet māju, lai viņi te māca jums latviešu valodu. Un tad tādas sarunas atkal bija, bet sākumi, jā, tā kā dažādi. Cik jūs jau tur? Gadu, vienu mācību gadu, jā.
Es saņēmu, piemēram, no saviem radiniekiem un draugiem no Amerikas vēstules tikai atklāstā veidā. Absolūti atklāstā veidā. Es no Amerikas saņēmu vienu sūtījumu, kurš bija atklāsts vaļā. Man vēl tagad mājās ir saglabājusies uz tās pakas, bija tāda oficiālā lapa, kura bija izrakstīta Maskavā, un tur bija uzrakstīts virsū Inārai Omskas apgabalā. Omskas apgabals ir Latvijas lielumā, ja? Un iekšā bija cits dokuments, kurā bija rakstīts, ka viņi no Amerikas ir saņēmuši bez adresāta atplēstu sūtījumu, tāpēc viņi ir bijuši spiesti šādi to man atsūtīt. Vēl vienu sūtījumu no Amerikas saņēma paku ar caurumu sānā, kur bija izņemts laukā viss, ko varēja izņemt, bet tas iespējams, kāds pa ceļam kaut ko tādu izdarīja. Piemēram, tajā laikā, bet es runāju tagad par 22 gadu sen pagātni. Piemēram, es biju ārzemniece, es aizbraucu uz Omsku, es gribēju tur padzīvot 3 dienas, man neviens neko nepaskaidroja, es eju vienā viesnīcā, saka, jā, ir vieta, es iedodu savu Latvijas pasi, saka, nē, nav vietas. Tad atceros, ka vienā vietā jā ir, un tad pēkšņi tas cilvēks, kas saka jā ir, pagriežās un sarunājas ar citu cilvēku un saka, nē, viņa nevar. Kāpēc viņa nevar? Viņai tā pase. Un tad es varēju dzīvot kaut kādā jocīgā viesnīcā, kas bija vienīgā, kur es drīkstēju dzīvot, un manuprāt, tur es biju viena pati, tur neviena cita cilvēka nebija, un tur gan es jutos tā, ka, nezinu, kā tur tā jocīgi. Bet ar to saskārās arī citi skolotāji, jo braucot uz Krieviju izsniedz vīzu, kurā tev iebraucot ir jāuzrāda tas ceļš, kurā tu iesi, kurās vietās tu būsi. No kurienes, caur kurieni tu brauksi, un tu nevari aizbraukt uz Krasnojarsku, tāpēc, ka tev ir Krievijas vīza, un tu esi tur, tu nevari. Es zinu, ka arī citiem skolotājiem bija problēmas, ka tur uzreiz tev pieķer, tad tas tā kā nopietni, tur viss tā ļoti. Man vēl viens jautājums. Es zinu, ka tajā skolas laikā tad ir muzejs, jūs grāmatā uzrādāt. Bet kā es domāju, ka tas latviešu skats ir vairāk sarūka un iznīst gadījumās cieņas? Kas nevar tas no mantojuma? Kāda varētu būt cerība to saglabāt? Man ir ļoti grūti pateikt. Es ļoti pieņemtu, ka par tādu, pirmkārt, apjoms tur ir liels. Tur tiešām ir lietas, kuras ir atvests arī no Latvijas, tā skaitā. Labākā gadījumā par to varētu interesēties kāds novadmuzejs, bet zinot, kā ir ar daudzām situācijām, īpaši ar daudzām vietām, kas, piemēram, par izsūtītajiem, ar visu tā epopēja, kas notiek, man ir ļoti grūti pateikt. Es domāju, ka tam, ja ir kaut kāda iespēja, un te Latvijā kādam par to ir interese, es domāju, ka tas ir diezgan iznīcībā iespējams. Vienīgi tiešām var cerēt uz to, ka kādu muzeju tas interesē kaut kur rajonā vai varbūt Omskas apgabalā, jo muzejos arī ir par latviešiem stāsts, nav tā. Bet, tik lielā apjomā kā viņiem un ar tādiem stāstiem diez vai kādam tur būtu vēl kā interesi. Tik nezinu, kā to vispār varētu. Noteikti gribās. Paldies jums par šo stāstījumu. Facebookā mums bija 20 skatītāji, un jautājumi nav tikai vienīgi komplimenti. Un cilvēki saka, ka ļoti interesanti un komentē par čītaņiem un zemenēm. Arī šāds tradīcijas. Liels paldies! Paldies! Es pateikšu pēdējo lietu, iesaku visiem palasīt šo grāmatu, iegādāties, kamēr var. Laikam nav liela tirāža, Zvaigznes grāmatnīca izdevniecība izdevusi, un manuprāt ļoti interesanti un vērtīgi un svarīgi lasām vēl. Paldies! Paldies jums par jautājumiem!